Šodien esmu kopā ar Ievu Kintu no Ikars. Ievu, pastāst, kur mēs šodien esam un ko mēs šeit darīsim? Mēs esam atbraukuši uz mācību pētījumu saimniecību vecaudzes kukurūzas izmēģinājumu laukiem, kur tiek salīdzinātas dažādas šķirņu īpašības. Un šodien mans galvenais uzdevums būs pastāstīt par ārpussakņu mēslojumu no Vitera Baltika, kas ir pieejams pie Linas Agro. Lauksaimniecība ir pilna ar izaicinājumiem. Slapjumi, sausumi, vēji, bet ir arī lietas, kas ir izzinātas, pārbaudītas un zināmas. Un Ieva, varbūt tu vari pastāstīt par lietām, kas lauksaimniecībā ir zināmas un ko mēs varam darīt tieši ārpussakņu mēslojumos. Redzi, ar kukurūzu ir ļoti vienkārši. Kukurūzai ir izpētīts, kad ir periods, kad kukurūzai veidojas sakņu sistēma, un tas ir 3 līdz 5 lapas stadijai, kad kukurūzas audzētāji lieto herbicīdu, un pēc herbicīdu lietošanas ir ļoti pateicīgi kukurūza atsaucīgi būs uz ārpussakņu mēslojumu. Mūsu gadījumā tas būs ārpussakņu mēslojums Nutrivants plus kukurūzai, ko lietot 3 līdz 5 lapas stadijā 1 kg uz hektāru, un kā papildus sakņu veidošanai piedāvājam Ikar Fosto mēslošanas līdzeklis, kas ir ar jūras zālēm un galvenokārt satur fosforu, un deva ir 0,5 līdz litram uz hektāru, un tāpat tās kukurūza būs atsaucīga uz cinka mēslojumu. Puslitrs līdz litram uz hektāru. Bieži vien aizbildinājums tam, ja saimniecībā lieto organiskos mēslus, kad mikroelements, piemēram, tādu kā cinku, nevajag lietot, bet ir gluži pretēji. Cinks ir jālieto, lai regulētu un ietekmētu fosforu cinka attiecību. Kukurūza ir ārkārtīgi atsaucīga uz cinka mēslojumu, tāpēc, ka cinks ir pirmām kārtām vajadzīgs slāpekļu vielmaiņai. Mēs kukurūzai lietojam slāpekli, lai notiek nitrātu reduktāze, lai slāpekli pārveidot kukurūzai uzņemamā formā. Uz lauka un arī kukurūzas sēmos mēs bieži saskaramies ar stresu. Sausuma stresu, herbicīdu radīts stresu. Ko tu iesaki lietot, lai pārvarētu šo? Mūsu gadījumā no Vitera Baltika Latvijā mēs rekomendējam tādu produktu kā Aminokats 30. Tas ir aminoskābes saturošs produkts. Aminoskābes ir iegūts hidrolīzes procesa rezultātā un piedalīsies augu vielmaiņā ātri, nekavējoties, atjaunos olbaltumvielu. Būtībā aminoskābes ir kā ķieģelīši, no kā augs veido olbaltumvielu. Augs pats var izveidot olbaltumvielas, bet tomēr, ja mēs to lietosim kā ārpussakņu mēslojumu, tad nebūs augam jātērē enerģija aminoskābju radīšanai. Aminokat 30 ir pats pilnīgākais un ātrāk izmantojamākais produkts Linas Agro produktu piedāvājumā. Skaidrs, saprat, šis smidzinājums ir par kukurūzu 3. 5. lapu. Bet kāds ir Ikar rekomendācija vēlākiem smidzinājumiem? Nākošā stadija kukurūzai, kad mēs varam ar ārpussakņu mēslojumu ietekmēt ražību, tas ir 6. 9. lapa, tad arī mēs rekomendējam lietot Nutrivant plus kukurūzai, tad jau devu var palielināt līdz 2 kg, jo augu masa ir lielāka, un savukārt pievienot arī var cinku, Ikar Zinto puskilogramu uz hektāru, bet ja ir sausuma stress un nepieciešams kukurūzai aizsardzību un veicināt, uzlabot vielmaiņu, Ikar Silikeid vai Ikar Kalisto litru uz hektāru. Ņemot vērā to, ka kālija saturošie produkti, kas ir silikējs un kalisto, ir ar augstu pH, noteikti ir jāregulē darba maisījuma ūdens pH vērtība. Vilma, tu tik daudz runā par nenoteiktību, bet vai mēs varam kā lauksaimniekiem palīdzēt? Jā, ir lietas, ko mēs varam kontrolēt, un mēs varam palīdzēt zemniekiem uz lauka. Un tāpēc mēs sadarbībā ar Vitera esam izveidojuši īpašu paku kukurūzai 25 hektāros, kur ietver gan NPK, gan mikroelementus, aminoskābes, un aminokats šajā piedāvājumā izmaksās tikai 1 centu litrā. Un izvēloties šo paku, saimnieks varēs ietaupīt pat līdz 115 eiro. Lai arī ražas ir svārstīgas un laikapstākļi mainīgi, tomēr mēs varam kontrolēt savas izmaksas. Paldies Ievai par agronomisko konsultāciju.
aicinu kukurūzas audzētājus sazināties ar Lindas Agro menedžeriem par akciju un produktu iegādi.